So today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 12, Creation of the Kumaras and Others, texts 1 and 2. Un tā šodien mēs lasām Srimad Bhagavatam 3. dziedājuma 12. nodaļu, Kumāru un citu radīšana, 1. un 2. pants. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Maitreya Uvacha Iti Te Varnita Chata Kala Akya Paramatmanaha Mahima Vedagarbha Ata Yata Asrakshit Nibodha Me Maitreya Uvacha Iti Te Varnita Chata Kalakya Paramatmana Mahima Veda Garbhota Yata Lakshan Nibodha Me Maitreya Uvacha Iti Te Varnita Chata Kalakya Paramatmana Mahima Veda Garbhota Yatha Zakshin Nibodha Me Maitreya Uvacha Shri Maitreya said, Shri Maitreya sacīja, Iti thus tādējādi, Te unto you tev Varnita described aprakstīju, Chata O Vidura Kala Akya by the name Eternal Time caur mūžīgo laiku, Paramatmana of the Super Soul virsdvēseles, Mahima glories slavu, Vedagarbha Lord Brahma the reservoir of the Vedas kungs Brahma, Vēdu rezervārs, Ata hereafter turpmāk, Yata as it is tā kā tas ir, Asrakshit did create radīja, Nibodha just try to understand centies saprast, May from me. no manis. Translation by Srila Prabhupada. Sri Maitreya said, O learned Vidura, so far I've explained to you the glories of the form of the Supreme Personality of Godhead in his feature of Kala. Now you can hear from me about the creation of Brahma, the reservoir of all Vedic knowledge. Tulkojums. Šrī Maitreja sacīja, ak mācītais Vidura, tik tālu esmu tev skaidrojis Dieva augstākās personības slavu caur viņa laika iezīmi.
Tagad tu vari no manis uzzināt par Brahmas radīšanu, kurš ir visu veidu zināšanu rezervuārs. Text 2. Sasar jagrenda tamasram attatamisram adikrit mahamohang chamohang cha tamascha jnana vrityaha. Translation and purport by Prabhupada. Brahma first created the nescient engagements like self-deception, the sense of death, anger after frustration, the sense of false ownership, and the illusory bodily conception or forgetfulness of one's real identity. Purport. Before the factual creation of the living entities in different varieties of species, the conditions under which a living being in the material world has to live were created by Brahma. Unless a living entity forgets his real identity, it is impossible for him to live in the material conditions of life. Therefore, the first condition of material existence is forgetfulness of one's real identity. And by forgetting one's real identity, one is sure to be afraid of death, although a pure living soul is deathless and birthless. This false identification with material nature is the cause of false ownership of things which are offered by the arrangement of superior control. All material resources are offered to the living entity for his peaceful living and for the discharge of the duties of self-realization in conditioned life. But due to false identification, the conditioned soul becomes entrapped by the sense of false ownership of the property of the Supreme Lord. It is evident from this verse that Brahma himself is a creation of the Supreme Lord, and the 5 kinds of nescience which condition the living entities in material existence are creations of Brahma. It is simply ludicrous to think that the living entity is equal with the Supreme Person, and one can understand that the conditioned souls are under the influence of Brahma's magic wand. Patanjali also accepts that there are 5 kinds of nescience as mentioned herein. Otrā panta tulkojums un skaidrojums. Vispirms Brahma radīja uz neziņu balstītas nodarbes, kā sevis maldināšanu, nāves izjūtu, dusmas pēc vilšanās, viltus īpašumtiesību sajūtu un šķietamu ķermenisko koncepciju vai aizmiršanos par cilvēka patieso identitāti. Skaidrojums. Pirms faktiskās dzīvo būtņu radīšanas dažādu sugu daudzveidībā, Brahma radīja apstākļus, kuros dzīvajām būtnēm būs jādzīvo materiālajā pasaulē. Tik ilgi, kamēr dzīvā būtne neaizmirst savu patieso dabu, tai ir neiespējami dzīvot materiālajos apstākļos. Tāpēc pirmais nosacījums materiālajai eksistencei ir savas patiesās identitātes aizmiršana. Aizmirstot savu patieso identitāti, cilvēks pilnīgi noteikti baidīsies no nāves, lai gan tīra dzīvā dvēsele ir nemirstīga un nedzimusi. Šī sevis viltus identifikācija ar materiālo dabu ir cēlonis viltus īpašumtiesību sajūtai attiecībā uz lietām, kas tiek piedāvātas saskaņā ar augstāka kontrolējoša spēka nosacījumiem. Visi materiālie resursi tiek piedāvāti dzīvajām būtnēm, lai tās varētu mierīgi dzīvot un veikt savus pienākumus attiecībā uz sevis apzināšanos, savā nosacījumiem ierobežotajā dzīvē. Bet dēļ viltus identifikācijas nosacījuma ierobežotā dvēsele nokļūst slazdā, ko rada viltus īpašiem tiesību sajūta attiecībā uz to, kas pieder visaugstajam kungam. No šī panta ir skaidri redzams, ka Brahma pats par sevi ir visaugstā kunga radīts, bet 5 neziņas veidi, kas ierobežo dzīvo būtni materiālajā eksistencē, ir Brahmas radīti. Tas ir vienkārši smieklīgi uzskatīt dzīvo būtni par līdzvērtīgu augstākajai būtnei, ja cilvēks spēj saprast, ka nosacījumiem ierobežotās dvēseles ir pakļautas Brahmas burvju nūjiņas ietekmei. Patanjali arī piekrīt, ka pastāv 5 veidu neziņas,
kā tas ir minēts šeit. Vandeham Shri Guru Shri Jata Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Vadijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Shah Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Srila Prabhupada very nicely points out Šrīla Prabhupāda šeit lieliski pasvītro, that the living entity is given all facility. ka dzīvē būtnei ir viss vajadzīgais nodrošināts. All material resources are offered to the living entity for his peaceful living and for the discharge of the duties of self-realization. Visi materiālie resursi tiek piedāvāti dzīvajām būtnēm, lai tās varētu mierīgi dzīvot un veikt savus pienākumus attiecībā uz sevis apzināšanos. The whole world, everybody has been given proper facility for peaceful living and for cultivating self-realization. Tātad visai pasaulē ir nodrošināti viss nepieciešamais, lai cilvēki varētu mierīgi dzīvot un veltīt sevis apzināšanās procesam. Why then are people so agitated? Un kāpēc tad cilvēki ir tik ļoti satraukti? Why are their minds so disturbed? Kāpēc viņu prāti ir tik ļoti satraukti? Because they're not properly utilizing the facilities they have been given. Tāpēc, ka viņi nepareizi izmanto to, kas viņiem tiek dots. If they will simply properly utilize the facilities they've been given Un ja viņi vienkārši pareizi izmantot visu, kas viņiem tiek dots, to awaken their dormant enlightened consciousness, lai atmodinātu sevīs naudošo apziņu, they will become peaceful and happy. tad viņi būtu mierīgi un laimīgi. So why aren't people doing it? Un kāpēc cilvēki to nedara? Because no one has taught them how to do it. Tāpēc, ka neviens viņiem nav mācījis, kā to izdarīt. Ignorance begets ignorance, which begets ignorance, which begets ignorance. Tumsība rada tumsību, kas savukārt atkal tālāk rada tumsību. This chain of ignorance has to be broken. Un šī te tumsības vai neziņas ķēde ir jāpārrauj. Brahmanda Brahmite Konna Bhagyavanji Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Beach. This is how the chain of ignorance is broken. Tas ir kādā veidā šī neziņas ķēde tiek sarauta. After wandering in the Brahmanda, the material universe, through countless species of life, in complete total ignorance, Kad kāds ir neskaitāmas dzīves klaiņojis Brahmandā pilnīgā neziņā, Konna Bhagyavanji, one living entity who is very, very fortunate, tā dzīvā būtne, kas ir ļoti veiksmīga, receives the seed of bhakti planted within his heart. saņem bhakti sēkliņu savā sirdī, So if one is fortunate to get that bhakti seed, kur kāds ir veiksmīgs saņemt šo te bhakti sēkliņu. and one nurtures that seed very carefully, Un viņš rūpējas par šo te un laista un apkop šo te sēkliņu ļoti uzmanīgi. by watering that seed, Tātad aplējot šo te sēkliņu by keeping the weeds out of the heart, un ravējot nezāles no sirds. then that nescience will be destroyed. Un tad šī neziņa tiks sagrauta. The original natural nature of the self will become remanifested. Un tad patiesā sākotnējā dvēseles daba izpaudīsies.
It's quite interesting in this purport. Ir ļoti interesanti šajā skaidrojumā. It's like the government has the prison already. They're already built for the prisoners when they come. Tas ir tā, ka valdība jau ir uzbūvējusi cietumu tiem cietumniekiem, kuriem būtu jābūt. So Brahma already had everything in place, waiting for the living entities. Kā Brahma visu jau sagatavojas, un viņam viss ir sagatavots, un viņš jau gaida dzīvās būtnes. Self-deception. Sevis apmānīšana. Whereby one thinks I am this body. To, ka es domāju, ka es esmu šis ķermenis. One doesn't realize I'm an eternal spiritual being, a servant of God. Ka cilvēks nesaprot patiesībā, ka viņš ir garīga būtne, mūžīgs Dieva kalps. Then what follows naturally from self-deception? Un kas dabiskā veidā izriet no šīs te sevis apmānīšanas. If one thinks I am this body, then they have to become afraid of death. Un ja cilvēks domā, ka es esmu šis ķermenis, tad dabiskā veidā būs bailes no nāves. If you think that body is you, that male body or that female body, if you think that is you, then you must be afraid of death. Ja jūs domājat, ka šis ķermenis, šis vīriešu vai sievietes ķermenis, tas esat jūs, tad jums neizbēgam būs bailes no nāves. Since the self is eternal, the self doesn't want to die. Tā kā patība ir mūžīga, tā šī patība nekad nevēlas mirt. That's why we avoid death at every single step. We always try to avoid death. Tāpēc mēs katrā savā dzīves solī cenšamies izbēgt no nāves. Why do you look both ways when you cross the street? Kāpēc jūs raugāties uz abām pusēm, tad, kad jūs šķērsojat ielu? Because you don't want to be hit by a car. Tāpēc, ka jūs nevēlaties, lai jūs notriec mašīna. You ever analyze why you look both ways when you cross the street? Vai jūs analizējat, kāpēc jūs raugāties uz abām pusēm, kad jūs šķērsojat ielu? Well, my parents taught me to do it. Mani vecāki teica man to, ka man tā jādara. That's true, but why did they teach you to do it? Tas taisnība, bet kāpēc viņi jums to mācīja? Because they didn't want you to be killed. Tāpēc, ka viņi nevēlas, lai jūs nogalina. The point is that we all have this tendency to want to live forever because that is the actual nature of the self. Mums visiem tā būtība ir tāda, ka mums visiem ir tieksme dzīvot mūžīgi, tāpēc, ka tā ir patiesā dvēseles daba. But due to this facility of self-deception provided by Brahma, we forget our eternal identity. Bet tā iemesla dēļ, ka Brahma ir nodrošinājis šo te iespēju, ka mēs varam sevi maldināt, mēs to esam aizmirsuši. We become very, very afraid of death. Un mēs kļūstam ļoti nobijušies no nāves. We get very angry if we don't get things the way we want them. Un mēs kļūstam ļoti dusmīgi, ja mēs nesaņemam tās lietas, ko mēs vēlamies. From the very babyhood. No pašas bērnības. If the baby doesn't get what he wants, he screams. Ja bērns nesaņem to, ko viņš vēlas, viņš kliedz. He becomes very, very angry. Viņš kļūst ļoti dusmīgs. So all these things are coming from Brahma. Un visas šīs lietas nāk no Brahmas. Simply to keep us imprisoned in this material existence. Vienkārši tikai tāpēc, lai noturētu mūs šīs materiālās pasaules cietumā. But the spiritual master comes to liberate this, to liberate us from all of this. Bet garīgais skolotājs nāk, lai atbrīvotu mūs no tā visa. Therefore, when one comes in contact with a bona fide spiritual master, Un tāpēc cilvēks nonāk kontaktā ar garīgo skolotāju. one should take full advantage of this opportunity. Kad cilvēks nonāk kontaktā ar garīgo skolotāju, viņam jāizmanto visas iespējas, ko tas dod. The spiritual masters can liberate us from this material existence. Garīgie skolotāji var atbrīvot mūs no šīs te materiālās eksistences. They have potency, they have Shakti, Viņiem ir spēks, varenība, šakti, which is coming from Krishna through the parampara system, kas nāk no Krišnas caur paramparas sistēmu. to liberate us, to illuminate us, to free us from all of this misery we're going through. Lai atbrīvotu mūs, lai apgaismotu mūs un tā rezultātā atbrīvotu no šīm ciešanām, kas nepārtraukti mūs skar. But you have to become humble. Bet jums ir jābūt pazemīgiem. You can't remain puffed up and get the mercy. Jūs nevarat palikt iedomīgi, augstprātīgi un saņemt žēlastību. You only get the mercy of being delivered from the misery of this material existence to the degree that you manifest genuine humility. Tikai tieši proporcionāliem tam, kā jūs izpaužat patiesu pazemību, jūs saņemat iespēju atbrīvoties no šīs te materiālās pasaules. Therefore, Krishna states very clearly in Bhagavad Gita, chapter 4, text 34.
Un tāpēc Krišna ļoti skaidri to pasaka Bhagavad-gītas 4. nodaļas 34. pantā. Tad vidī pranipātena paripashnena sevaya upadekshanti te jnānas jnāninas tattvadarshinaha. If one wants to know the truth, one should approach the spiritual master. Lai uzzinātu patiesību, cilvēkam ir jāvēršas pie garīgā skolotāja. He should inquire how? Challengingly? Un kā ir jāvēršas pie garīgā skolotāja ar izaicinājumu? No, he should inquire submissively. Nē, ir ar pazemīgi. But now I'm your student. Please instruct me. Un ka es esmu sapratis, lūdzu, sniedz man norādījumus. Not I am coming to defeat you. Ne tāpēc, ka es esmu atnācis, lai tevi šeit sakautu. And you render service also. Un jums ir jākalpo arī. You offer your obeisances, you inquire submissively, and you render service. Jūs piedāvājat savus cieņas apliecinājumus, jūs pazemīgi ar gatavību sekot norādījumiem jautājat, un jūs arī piedāvājat savu kalpošanu. These three things. Šīs trīs lietas. If you will do that, if you approach the spiritual master, you render service, you offer obeisances, and you inquire submissively, then the spiritual master will enlighten you. Ja jūs veiksiet šīs trīs lietas, jūs piedāvāsiet savus cieņas apliecinājumus, pazemīgi jautāsiet un piedāvāsiet un kalposiet skolotājiem, tad skolotājs jūs apgaismos. He will bless you with transcendental knowledge. Viņš dos jums svētību, kas ir pārpasaulīgas zināšanas. He will bless you with the path of bhakti. Viņš jūs svētīs ar bhakti ceļu. Which will take you out of this material existence. Un viņš jūs atpestīs, atbrīvos no šīs materiālās eksistences. Back to the abode of Krishna. Un atpakaļ atvedīs uz Krišnas mājvietu. Far, far away from the abode of Lord Brahma. Kas ir tālu, tālu no Brahmas mājvietas. As described in this verse. Kā, ka tas ir aprakstīts šajā pantā. Any questions? Vai ir jautājumi? Yeah. Hare Krishna. Srila Gurudev, what is the process of becoming humble? It's then you're following orders of Gurudev, and this quality come to you, or you have to manifest yourself this quality? Kādā veidā cilvēks kļūst pazemīgs? Vai pazemība nāk vienkārši tikai no tā, ka skolnieks izpilda guru norādījumus, vai arī kaut kādā savā pašam ir jāizpauž šī pazemība? So how does one develop humility, the question is? Is it something you have to manifest, or you just follow the spiritual master's order and automatically comes? Work it from both ends. Ir jāstrādā no abiem galiem. Humble means, don't think that you're great. Pazemīgs nozīmē, nedomājiet, ka jūs esat varens. That I know everything. Ka es visu zinu. I'm a great personality. Es esmu varena personība. Don't think that you're great. Nedomājiet, ka jūs esat varens. Feel yourself very humble, very lowly and insignificant. Uztveriet sevi kā ļoti nenozīmīgu. Actually, that is one of the 6 items given in the Chaitanya Charitamrita as what you need to do to practice Krishna consciousness. Patiesībā Chaitanya Charitamritā ir doti 6 norādījumi, 6 lietas, kas jums ir jāpraktizē, lai sasniegtu Krishnas apziņu. So in that sense, your question is very interesting. Should I just serve the Guru's order, or should I cultivate humility? Un no tā viedokļa jūsu jautājums ļoti interesants, vai man vajadzētu sekot guru norādījumiem vai kultivēt pazemību. The Guru is ordering you to cultivate humility. Bet guru ir devis norādījumu kultivēt pazemību. You understand? Tāpēc nav atšķirības starp to. Your Gurudev is ordering you to cultivate humility. Jo Gurudevs ir devis norādījumu kultivēt pazemību. So by cultivating humility and obeying his order, it's one and the same thing. Tāpēc attīstīt pazemību un sekot guru norādījumiem ir viens un tas pats. Is that clear? Vai skaidrs? Anything else? Харе Кришна Махарадж, скажите, пожалуйста, как сохранить вот это состояние смирения,
И когда уже на тебя начинает, допустим, проливать, со временем ты прогрессируешь и достигаешь чего-то в духовной жизни. И как сохранить это состояние смирения, не возгордиться? Спасибо. Jautājums ir, kā saglabāt šo te laikam ejot, kad tu sasniedz arvien vairāk, kā saglabāt šo te pazemību un nekļūt lepnam. The question is how to maintain this proper sense of humility when by achieving more and more, by learning more and more, how to avoid puffing up, how to maintain that. This is a very good question. Tas ir ļoti labs jautājums. Because when you're new to ISKCON, it's very easy to be humble. Tad, kad tu esi iesācējis ISKCONā, ir ļoti viegli būt pazemīgam. Because you don't know anything. Tāpēc, ka jūs neko nezināt. Every devotee becomes an authority. Well, you should chant with your right hand, not with your left hand. You should bow down in the temple room. Don't put your book on the floor. Everybody's your authority when you first come in the door. Katrs ir autoritāte, tā, ka jūs sākotnēji atnākat ISKCONā un saka jums tā ar labo roku ir labajā rokā krielīts jātur, nevis kreisajā, grāmatu nedrīkst likt uz grīdas un tā tālāk. So it's very easy to be humble in the very beginning. Sākumā ir ļoti viegli būt pazemīgam. But once you get in, you learn the ropes. Yeah, I know to chant with my right hand. I know to bow down in the temple room. I know not to put the book on the floor. Then, wow, I really know something now, you see. Bet tad, kad tu esi iemācījies tā, ka tagad krielītes labajā rokā jātur, grāmatu nedrīkst likt uz grīdas un tā tālāk. Here comes a newcomer there. Oh, we got to tell them to offer their obeisances. They got to tell them to chant with their beads with their right hand. Now I'm an authority, you see. Un tad, kad parādās kāds jauniņais, tad tagad es esmu autoritāte, jo es viņiem varu mācīt visas šīs lietas. So the question is, as one becomes knowledgeable, one becomes an authority also. Jautājums ir, ka tad, kad cilvēks kļūst zinošāks, viņš kļūst arī par autoritāti. So how do you become humble when you're an authority? Tā kā būt pazemīgam tad, kad tu esi autoritāte? It's an excellent question. Tas ir lielisks jautājums. Actually, it's a problem that has caused the fall down of many a senior devotee in our movement. Un patiesībā tā ir problēma, kas ir bijusi par cēloni tam, ka daudzi vecākie bakti ir krituši mūsu kustībā. They became proud of their big position and they fell down. Tāpēc, ka viņi ir kļuvuši lepni par savu lielo stāvokli, nozīmīgo stāvokli un krituši. The best way to stay humble is to study Prabhupada's words. Labākais veids, kā palikt vienmēr pazemīgam, ir studēt Prabhupādas vārdus. Study his arrival prayer when he arrived in the US. Studējiet viņa ierašanās lūgšanu, tad, kad viņš ieradās Amerikas Savienotajās valstīs. It's available in many of our publications. I think it's in the Science of Self-Realization. Tā ir daudzās publikācijās pieejama, un es domāju, ka zinātnē par sevis apzināšanos tā arī ir. In September of 1965 in Boston Harbor. 65. gada septembrī Bostonas ostā. Prabhupada so humbly presented himself. Prabhupada tik pazemīgi sevi izteica. Here he is, the greatest Vaishnava authority in the history of the universe. Lūk, te viņš ir lielākā Vaishnava autoritāte vēsturē. But yet he is saying, I have no bhakti and I have no bhakti and I have no knowledge. Bet neraugoties to, viņš saka, man nav bhakti un man nav zināšana. Although I've been designated Bhakti Vedanta, I have no bhakti and I have no Vedanta. Lai gan mani sauc Bhakti Vedanta, man nav nekādas bhakti un nav Vedantas. He was simply praying, Krishna, you kindly give me the power that my words will have some potency to help these people become your devotees. Un viņš pazemīgi lūdz, Krishna lūdz dod man spēku, lai maniem vārdiem būtu kāda ietekme un lai šie cilvēki, kas tos dzirdētu, kļūtu par taviem baktām. As soon as someone thinks, I'm a pretty good preacher. Tikko kāds iedomājas, ziniet, es esmu diezgan labs sludinātājs. They lose their potency. Viņi zaudē savu spēku, ietekmi. We have many of our book distributors who report to us how they became very proud. Oh yeah, I'm a pretty good book distributor. Mums ir daudz ziņojumu par to, kā grāmatu izplatītāji, kas bija iedomājušies, ka viņi ir ļoti labi grāmatu izplatītāji. Nobody wanted a book. Neviens nevēlas vairāk no viņiem grāmatas. And they helplessly call, Krishna, Krishna, it's only by your potency I can distribute these books. Please help me, Krishna. Then they can distribute so many books. Bet tik līdz viņi pazemīgi vēršas pie Krišnas un saka, Krišna, bez tavas palīdzības es neko nevaru izplatīt. Lūdzu, palīdzi, tā viņi uzreiz var izplatīt grāmatas. So many devotees who go on book distributions reported this experience. Un ļoti daudzi grāmatu izplatītāji ir stāstījuši par savu šādu pieredzi.
when they feel themselves helpless and dependent on the Lord, kad viņi jūtas bezpalīdzīgi un pilnībā atkarīgi no kunga. that's when they can effectively distribute books. Un tas ir veids, kā viņi var efektīvi izplatīt grāmatas. As soon as they become a little proud and thinking, yes, I'm a pretty good salesman, Tikko viņi kļūst nedaudz lepni un domā, es esmu ļoti labs izplatītājs, nobody's interested. neviens neinteresējas par grāmatām. So Krishna mercifully helps us become humble Un Krišna žēlsirdīgi palīdz mums kļūt pazemīgiem, as we advance in Krishna consciousness. mums attīstoties Krišnas apziņā. Because if you're really advancing in Krishna Tāpēc, ka consciousness, mēs patiešām attīstamies Krišnas apziņā, you're feeling yourself more and more humble. jūs jūtaties arvien vairāk un vairāk pazemīgi. You see, in the beginning, it's like, and there's 4 kinds of competence. Ir 4 veidu kompetence. The first is called unconscious incompetence. Pirmais līmenis ir neapzināta nekompetence. You're completely incompetent, but you don't even realize how incompetent you are. Jūs esat pilnīgi nekompetents, bet jūs pat nesaprotat, ka tas esat tāds. And then as you advance more up the competence scale, you come to the point of conscious incompetence. Un tad, kad jūs attīstaties pa kompetences līniju, tad jūs saprotat, nonākat līdz stāvoklim, kad jūs esat apzināti nekompetents. Now you're starting to wake up and realize what a complete, total idiot you actually are. Un tad jūs pēkšņi sākat apzināties, cik jūs patiesībā liels muļķis esat. That means you're advancing. Tas nozīmē, ka jūs progresējat. So in this way, gradually, by realizing your incompetence, gradually you can become truly competent preacher, truly competent devotee. Un tādā veidā, apzinoties savu nekompetenci, jūs patī pamazām attīstaties un kļūstat par kompetentu sludinātāju, kompetentu baktu. And here's an insider secret. Un šeit ir noslēpums, ar ko es jums dalos, kā cilvēks, kas to praktizē. The more you genuinely feel yourself to be a complete, incompetent nincompoop, Un jo vairāk jūs patiesi izjūtat sevi kā pilnīgi nekompetentu, to that degree you become competent. līdz tieši proporcionāli tam jūs kļūstat kompetents. So try to realize more and more how incompetent you actually are in every conceivable way. Jebkurā veidā centieties apzināties, apjēgt to, cik patiesībā jūs esat nezinoši nekompetents. This will be your becoming mature in your Krishna consciousness. Un tas padarīs jūs pieredzējuši Krišnas apziņā. What is the proof of my statements? Nobriedušāk. Un kāds ir pierādījums manam apgalvojumam? Lord Chaitanya. Kungs Čaitaņa. He is the topmost competent person. He is God himself. Viņš ir viskompetentākā personība. Viņš ir pats Dievs. He said, I have no love for Krishna. Viņš saka, man nav mīlestības uz Krišnu. I have absolutely zero love for Krishna. Man ir pilnīgi nulle mīlestības uz Krišnu. Because if I had any love for Krishna, I would die immediately in the pain of being separated from him. Tāpēc, ka ja man būtu kaut mazākā kripatiņa mīlestības uz Krišnu, es nekavējoties nomirtu no ciešanām, ko man rāda atšķirtība no viņa. The fact that I am maintaining body and soul together in his absence proves I have absolutely no love for Krishna. Un tas, ka es uzturu ķermeni un dvēseli kopā, tad, kad viņa nav, pierāda to, ka man nav nekādas mīlestības uz Krišnu. So if that's Lord Chaitanya's presentation of himself, what is our position? Un ja pats kungs Čaitaņa šādā veidā pasniedz sevi, tad kāds gan ir mūsu stāvoklis? So in this way, try to become a little humble. Un tādā veidā centieties kļūt pazemīgāki. But be careful of advertising yourself. Yes, I'm pretty humble. Bet izvairieties no tā, ka jūs reklamējat sevi, ka jā, es esmu ļoti pazemīgs. One devotee wrote Prabhupada a letter. Viens bhakti uzrakstīja Prabhupādam vēstuli. Srila Prabhupada, I'm the most fallen. Srila Prabhupada, es esmu pats kritušākais. Prabhupada's response? Prabhupāds atbilde. You're not the most anything. Tu neesi nekas visvairāk. You are simply insignificant. Tu esi vienkārši nenozīmīgs. So even when it comes to humility, you have to be careful. I'm pretty humble. Un arī tad, kad attiecībā uz pazemību esiet uzmanīgi par to, ka es esmu ļoti pazemīgs. Tas ir kārtējais lepnības paveids. Sometimes devotees say, in my humble opinion. Dažkārt bhaktas saka pēc mana pazemīgā viedokļa, saskaņā ar manu pazemīgo viedokli. I would suggest that one can say, in my puffed up opinion. Un es saku, šajā gadījumā vajadzētu teikt saskaņā ar manu lepno viedokli.
Next question. Nākamais jautājums. Yeah. Ну, вот если преданный смиренный, и когда ему дает какое-то более-менее сложное поручение, и он чувствует себя неспособным и незначительным, и он отказывается совершать служение, то как тогда делать? Kā rīkoties gadījumos, ja Bhakti uzskata, viņš ir ļoti pazemīgs un uzskata, ka viņš nav kvalificēts veikt to vai citu uzdevumu, ko viņam dod? Kā tad rīkoties? If a devotee is very humble and he sees himself that he is unqualified to perform this or that duty, and because of that feeling, he says, no, I can't perform this or that, then what to do? That's called cheating. To sauc par mānīšanos. Temple President says, well, can you offer the arti? Oh, I'm not qualified. Temple Presidents saka, tev ir jāveic arati. Nē, es neesmu kvalificēts. Can you clean the toilet? Vai tu vari iztīrīt tualeti? Oh, I'm not qualified. Nē, es neesmu kvalificēts. Can you wash the dishes? Vai tu vari trauks Well, I'm too contaminated. I can't go in the kitchen. Nē, es esmu pārāk netīrs, piesārņots, es nevaru iet virtuvē iekšā. That's called cheating. You see. Tā ir mānīšanās. The thing is, we are not qualified to do anything. Patiesībā mēs neesam kvalificēti darīt neko. Our only qualification is the order we have received from our spiritual master. Mūsu vienīgā kvalifikācija ir saņemt norādījumus no garīgā skolotāja. And that is coming down to you through your local temple authorities. Un šie norādījumi nāk jums caur jūsu vietējo tempļa vadību. They are representatives of your spiritual master. Viņi ir jūsu garīgā skolotāja pārstāvji. Therefore, you should take it as Guru's order when you're asked to do something. Tāpēc jums ir jāuzskata tas, kā jūsu guru norādījums, ja jums kaut ko liek darīt. Coming down the chain of command. Un tātad nākot pa norādījumu ķēdi. It's like in the military. Tas ir tā kā armijā. When your squad leader tells you to advance on the battlefield, Kad kaujas laukā jūsu rotas komandieris saka jums doties uzbrukumā, you take it as an order coming from the commander-in-chief of the entire military. jūs uztverat to kā norādījumu, ko devis ir armijas virspavēlnieks. Isn't it? Yeah. Those who are in the military, they know the principle. Un tie, kas bijuši armijā, tie zina šo principu. Next question. Yeah. When someone becomes too humble, they might feel that they are taken advantage of also. Take what? Taken advantage of. If someone is too humble, they may feel they're being exploited and taken advantage of. Bet ja kāds kļūst pārāk pazemīgs, tad viņš var just, ka viņu izmanto. There's one devotee who's so humble, he'll do whatever he's asked. Un kāds bhakti ir tik pazemīgs, ka viņš dara visu, ko viņam So no one does lūdz. any service, everyone's asked him to do all the service. Un kad neviens nevēlas veikt kādu kalpošanu, tad jautā tikai viņam. And the poor devotee has no time to chant his round properly, has no time to sleep properly. Everybody always asks him to do all the service. Un šim nabaga bhaktam nav ne laika, ne gulēt, ne apļus skaitīt, jo visi viņam nepārtrauk lūdz kaut ko darīt. So that can sometimes happen in our movement, that someone is really humble and does whatever they're told. Devotees that take advantage of the unfair advantages such as Jā, that. tas notiek dažkārt mūsu kustībā, un kāds ir ļoti pazemīgs, un citi bhaktis to izmanto. Do not do this. It is highly immoral and unethical. Lūdzu, nedariet to, jo tas ir ļoti amorāli un neētiski. Every devotee we should share the burden together, you see. Bhaktām ir jādala šī nasta kopīgi. It's like the Ratha Yatra cart. Can you pull it all by yourself? Tā kā Radhajatras rati, vai jūs varat viens pats tos pavilkt? No, it's too heavy. Nē, tie ir pārāk So smagi. we have to all get together and pull the ropes together, you see. Tāpēc mums jāsanāk visiem kopā un jāvelk striķi kopīgi. So don't expect one devotee to do all the service. Don't be so lazy and cruel to do that. Nesiet tik slinki un nežēlīgi un nesagaidiet, ka viens bhakta darīs visu kalpošanu. Everybody should grab the ropes and pull Jagannath's cart. Visiem ir jāsaķer striķi un jāvelk Jaganathu rati. Everyone should take up some service. We all work together as a family to get the job done. Visiem ir jāpiedalās kalpošanā, jo mēs strādājam kā ģimene, lai padarītu darbu. Next question. Nākamais jautājums. Харе Кришна, Гуру Махарадж.
вопрос слушать тему, да, является, вот если подходит старший, да, и спрашивает тебя, готов ли ты к служению, является ли смирением ответить, да, я готов, но у меня нет качеств? Jautājums ir, ja vecākais bakta pienāk un jautā, vai tu esi gatavs veikt kalpošanu, vai ir pareizi atbildēt, jā, es esmu gatavs, bet man nav atbilstošu īpašību. And in the same regard, if a senior devotee approaches you and asks to do some service, is it a proper way to reply, yes, I am ready, but I'm not qualified? And that depends. Tas ir atkarīgs no situācijas. But actually, the real answer is this. Patiesa atbilde šāda. The more you feel unqualified, that is your qualification. Jo vairāk jūs jūtaties nekvalificēts, tā ir jūsu kvalifikācija. Someone says, Prabhu, we need you to give the Bhagavatam class this morning. Kāds saka, Prabhu, vai jūs varētu vadīt Bhagavatam lekciju šodien? I've never given a Bhagavatam class. I'm totally unqualified. How could I ever give a Bhagavatam class? Bet es nekad neesmu sniedzis lekcijas, es pilnīgi nekvalificēts. Kā gan es to varētu izdarīt? Your feeling of unqualification or disqualification, that is your qualification. Jūs sajūt, ka jūs esat nekvalificēts, tā ir jūsu kvalifikācija. So, if you truly don't know what you're doing, then say, Prabhu, I don't know anything about, someone says, I need you to, need you to change the tire in this car back here. Piemēram, bet ja jums nav nekāda izpratne par lietu, piemēram, kāds jums saka, jūs nevarētu nomainīt mašīnai riteni. I don't know the first thing about changing a tire. Can you help? Can you tell me how it's done? Then I'll be happy to try my best. Jā, bet es nekad neesmu, man vispār nav izpratnes par to, kā to darīt. Ja jūs varat man pamācīt, tad es ar prieku to darītu. If you truly don't know how to do something, you find out. Ja jūs patiešām nezināt, kā kaut ko darīt, tad noskaidrojiet, kā to darīt. Just like Prabhupada one time gave Tejas Prabhu, he says, make me upma. Make me this preparation upma. Prabhupada said, make me upma. Kā Prabhupada vienam no skolniekiem Tejas Prabhu teica, pagatavo upmu. He didn't know how to make upma. Viņš nezināja, kā upmu pagatavot. But he asked somebody how to make upma, and he made it, and Prabhupada loved it. Bet viņš pajautāja kādam, kurš zināja, kā to pagatavot, viņš pagatavoja un Prabhupādam patika. So if you don't know how to do something, then find out how to do it. Ja jūs kaut ko nezināt, kā izdarīt, tad atrodiet veidu, kā noskaidrot to. What is the classic example? Kāds ir klasisks piemērs tam? Prabhupada. He was given the order to spread Krishna consciousness movement to the English-speaking world. He felt absolutely, totally, completely unqualified to do that. Prabhupada saņēma norādījumu izplatīt šīs zināšanas angliski runājušajās valstīs, un viņš jutās pilnīgi nekvalificēts to darīt. So what was his mood? Un kāds viņa bija noskaņojums? I can't do that because I'm unqualified. Vai tas bija? Nē, es to nevaru izdarīt, tāpēc, ka es esmu nekvalificēts. His mood was qualified or unqualified. Somehow I have to do this. Kvalificēts, nekvalificēts, bet kaut kā man tas ir jāpaveic. And by Krishna's grace, he did it. Un ar Krishnas žēlastību viņš to paveica. What's another example? Kāds ir nākamais piemērs? The illiterate Brahman in the Ranganath temple. Lasīt neprotošais brāmans. What temple? Ranganath templī. He was ordered to read every day 18 chapters of the Bhagavad Gita. Viņš saņēma norādījumu katru dienu lasīt Bhagavad Gītas 18 nodaļas. The Brahmana was completely illiterate. He couldn't even read one word of Sanskrit. Bet viņš pilnīgi neprata lasīt. Viņš nevarēja nevienu vārdu izlasīt sanskritā. Well, what can he do? His Guru Maharaj ordered him every day you have to read the entire book. Bet ko viņam darīt, ja Guru Maharaj viņam ir devis šādu norādījumu? So even though he was totally unqualified, lai gan viņš bija pilnīgi nekvalificēts. He was holding the book, it wasn't a book, it was a written hand-copied manuscript. He was holding the manuscript, he was actually looking over every letter, the whole Gita he was reading, he was looking over the whole thing, he couldn't understand a word of it, but yet he was doing the best he could. Un tas, ko viņš darīja, viņš turēja manuskriptu sev priekšā, viņš raudzījās uz katru burtu, katru vārdu, lai gan viņš neko nevarēja no tā visu saprast, viņš darīja labāko, ko varēja. But the devotees are making fun of him. Bet bhaktis smējās par viņu. They're saying, just see, he doesn't know how to read and he's reading the Bhagavad Gita. They were laughing. Paskaties, viņš nemāk lasīt, bet tēloja it kā, ka viņš mācētu lasīt.
he was the temple. He was like the joke of the temple was, yeah, this illiterate Brahmin, he's trying to read the Bhagavad Gita. Ha ha ha. Lūk, un visi smējās, un viņš bija apsmiekls tajā templī, un lūk, un lasīt neprotošais brāmanis, kurš But lasa one Bhagavad day, Gītu. Lord Chaitanya, who was touring South India, he came to that Ranganath temple. Bet kādu dienu kungs Čaitaņa, kas tad apceļoja šo Indijas teritoriju, ieradās šajā templī. He heard this talk. He heard the talk going around about this Brahmin who was trying to do that which he was totally unqualified to do because his Guru Maharaj had ordered him to do it. Un viņš dzirdēja par šo brāmanu, kurš cenšas darīt to, ko viņš ir absolūti neprasmīgs darīt, bet viņš to dara saskaņā savu Guru Maharaģu norādījumiem. So Lord Chaitanya approached him. Un kungs Čaitaņa atnāca pie viņa. He said, Brahmana, I hear that you're reading Bhagavad Gita. Viņš teica, brāman, es dzirdu, ka tu lasi Bhagavad Gītu. But yet you're totally unqualified to do so because you're illiterate. Bet tu taču esi pilnīgi neprasmīgs to darīt, tāpēc, ka tu nemāki lasīt. How is it this? You're reading Bhagavad Gita. Tad kā gan tu lasi Bhagavad Gītu? He said, what can I do? My Guru Maharaj has ordered me. I have to read it. So what can I do? Bet viņš teica, bet ko gan man darīt? Man Guru Maharaģ deva tādu norādījumu. Qualified or unqualified, what can I say? Guru Maharaj has ordered me. I must. Kvalificēts vai nekvalificēts, ko gan es varu teikt? Man Guru Maharaģ deva tādu norādījumu. So I'm simply looking over this manuscript. Es vienkārši raugos, pārskatu šo manuskriptu. But Lord Chaitanya said, but Brahmana, I see you're not only looking over the words of the Bhagavad Gita, I see you are crying also. Bet kungs Čaitaņa teica, brāman, es skatos, ka tu ne tikai raugies šajā manuskriptā, es redzu, ka tu arī raudi. My dear Brahmana, how is it you are crying? Dārgais brāman, kā tas ir, ka tev asaras līst? He said, yes, what can I do? Viņš teica, jā, ko gan es varu darīt? They've also given one painting here along with the manuscript. Giving what? One painting is here. Šajā manuskriptā ir arī zīmējums viens. Just like this painting here, similar painting, you see. Piemēram, šeit ir zīmējumi. On the painting I see how Krishna is driving the chariot of Arjuna. Un kā piemēram šīs gleznas var redzēt, kā Krišna vada šos te ratus. I can see how much Krishna loves his devotee. Un es redzu, kā Krišna mīl savus bhaktas. He is driving his own devotee's chariot. Viņš vada savu bhaktu kaujas ratus. And when I think about how loving and kind and sweet is Krishna, Un kad es domāju, cik mīlestības pilns un salds ir Krišna, I cry. es raudu. And Lord Chaitanya then hugged him. Un kungs Čaitaņa apskauja viņu. He said, you are the real scholar of Bhagavad Gita. Viņš teica, tu esi īstais Bhagavad Gītas zinātājs. So he didn't consider disqualification a disqualification. Un viņš neņēma vērā šo kvalifikāciju vai nekvalifikāciju. When the Guru Maharaj orders, there is no question of qualification or disqualification. Kad Guru Maharaģ dod norādījumus, tad nav jautājums par kvalifikāciju vai nekvalifikāciju. So we'll stop here. Ar to mēs arī šeit beigsim. Gandharaj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. His Grace, Sriman Sankarshan Dasati Hari Maharaj ki.